Kad Berlīnas mūris nokrita, ASV valsts departamenta amatpersona Francis Fukuyama uzrakstīja ļoti ietekmīgu eseju ar nosaukumu Vēstures beigas. 10 gadiem ilgi kapitālisms cīnījās ar komunismu. Savā esejā Fukuyama apgalvoja, ka ar kapitālismu uzvaru mēs esam nonākuši pie vēstures beigām. Tas nozīmē, ka tagad mēs zinām, pēc kā cilvēks visvairāk tiecas, kas ir liberāla, patērētāja demokrātija, kur cilvēki jūtas pilnvaroti, brīvi pirkt visu, ko vēlas. Un tā viņam bija cilvēces civilizācijas virsotne. Tas radīja tā saukto unipolāro brīdi, kur Amerika ir globālā heģemonija. Tas izveidoja pasauli, kas ir stingri globalizēta, kapitalistiska un ļoti individualistiska. Tas ir unikāls brīdis cilvēces vēsturē. Mēs esam nonākuši pie šī brīža beigām ar Irānas kara palīdzību. Tagad es izskaidrošu šī unipolārā brīža 3 galvenās raksturiezīmes. Pirmā ir tā, ko es saucu par Pax Americana, kur amerikāņu vara un militārais spēks garantē mieru visā pasaulē. Tas ir unikāli cilvēces vēsturē, jo pirmo reizi parādījās vara, kas spēja dominēt pār visu pasauli. Un Amerika to spēja caur 3 mehānismiem. Pirmais ir, protams, tās militārā vara, bet īpaši gaisa pārākums. To atbalsta speciālie spēki un CIA. CIA spēja iefiltrēties katrā pasaules valdībā un identificēt, kas būs lojāls Amerikas impērijai, un tad šādu personu paaugstināt. Ja indivīdi izaicināja Amerikas impēriju, šīs personas tika pazeminātas vai likvidētas. Valstis, kas radīja problēmas, piemēram, Sīrija vai Lībija, speciālie spēki iebruka, lai sabotētu ekonomiku, un tad gaisa spēki iznīcināja valdību. Kas labs šajā Pax Americana ir tas, ka tas atnesa mieru ļoti problemātiskam reģionam, piemēram, Austrumāzijā. Japānā, Dienvidkorejā, Ziemeļkorejā, Ķīnā, Vietnamā, lai tie savstarpēji nekarotu. Viņi tikai piedalījās globālajā ekonomikā, kas atnesa milzīgu bagātību un labklājību Austrumāzijas reģionam. Tas attiecas arī uz Eiropu un Dienvidameriku. Otrais ir uzraudzība, un ar to es domāju internetu. Internets netika radīts, lai palīdzētu jums komunicēt vai skatīties pornogrāfiju. Tas tika radīts kā masveida uzraudzības sistēma pāri visai cilvēcei. Lai Pentagons un militārie zinātu precīzi noskaņojumu, kultūru, attieksmes, emocijas katrā reģionā. Caur sociālajiem mēdījiem, piemēram, Facebook un Twitter, viņi spēja manipulēt ar emocijām. Tātad otrais mehānisms ir masveida uzraudzība caur interneta publiskošanu. Trešais ir tā saucamā uz noteikumiem balstītā starptautiskā kārtība. Amerikāņu vara slēpjas aiz multilaterālām organizācijām, piemēram, Apvienotās nācijas, Pasaules bankas, Pasaules tirdzniecības organizācijas. Tāpēc cilvēki nepamanīja, ka Amerikas militārā impērija dominē visu. Viņi domāja, ka pasaule ir taisnīga un godīga, un caur loģiku, iemeslu un debatēm viņi var prezentēt savu lietu. Ilgu laiku Pax Americana nodrošināja mieru un stabilitāti pasaulē, kas atnesa milzīgu labklājību. Otrais ir zinātnes pārākums. Lielāko cilvēces vēstures daļu cilvēki bija reliģiski un ticēja Dievam.
Ar Pax Americana uzplaukumu zinātne kļuva par dominējošo reliģiju visā pasaulē. Pēdējais piemērs ir Covid, kas plosījās pa visu pasauli, un tad viņi ieviesa vakcīnas. Es mācu rupju domāšanas prasmi. Kad pirmo reizi dzirdēju par vakcīnām, es biju nedaudz skeptisks. Es teicu saviem Ķīnas un Amerikas draugiem, ka vakcīnas parasti prasa apmēram 10 gadus izstrādēji, kad vīruss ir stabils un bijis apritē gadsimtiem. Bet šis Covid patstāvīgi mutē, un viņi nav veikuši pietiekamus klīniskos pētījumus, vai tiešām ir droši vakcinēties. Un neatkarīgi vai no Ķīnas vai no Amerikas, viņu atbilde bija viena un tā pati. Kā tu uzdrošinies apšaubīt zinātni? Tu esi vienkārši zemnieks, vai tu esi gājis skolā, vai tev ir kultūra? Vai tu nemaz nedomā? Tas parāda, kā zinātne ir kļuvusi par jauno pasaules reliģiju. Ja padomā, šie zinātnieki, kas vada pasauli, patiesībā ir transnacionāli priesteri. Zinātne ir starptautiska brālība. Ja tu esi zinātnieks Ķīnā, tu neesi lojāls Ķīnai, tu esi lojāls starptautiskai zinātnes kārtībai. Jo tā tu tiec paaugstināts. Tu publicē Nature vai Science žurnālos, ja saņem Nobela prēmiju, tā tu tiec apbalvots. Labāk būt lojālam zinātnes brālībai nekā savai nācijai, savai valstī. Protams, Amerikas impērija kontrolē zinātni. Trešais unikālais unipolārā brīža aspekts ir ASV dolāra universalitāte. Tas ir neticami. Padomā par gabalu papīra, kuru tu uzskati par zeltu. Tu domā, ka tajā ir vērtība, un ne tikai tu, bet visi apkārt. Tāpēc, ja paņem ASV dolārus, jebkurā vietā pasaulē tev pārdos villu, vai ļaus baudīt jauku atvaļinājumu, vai lidot apkārt. Turklāt, tu velti savu dzīvi, lai sakrātu pēc iespējas vairāk ASV dolāru. Vai tiešām ir atšķirības starp 100 miljoniem un 100 miljardiem dolāru? Patiesībā nav atšķirības. Tu to nevari iztērēt, bet tu vēlies sasniegt pēc iespējas vairāk. Un rezultātā veltīji visu savu dzīvi sakrāšanai. Tie ir 3 galvenie unipolārā brīža pilāri. Atkal, sākumā iespējams 90. gadu sākumā tas atnesa milzīgu mieru un labklājību visā pasaulē. Problēma ir tā, ka laika gaitā šie 3 pilāri sāka bojāties. Pax Americana pati sāka ignorēt uz noteikumiem balstīto starptautisko kārtību, ko pati radīja. Amerika sāka bombardēt valstis, piemēram, Lībiju un Sīriju, bez reālas apstiprināšanas. Pavisam bezatbildīgi tā uzbruka Irānai. Bez pasaules domām, bez rūpēm par pasaules viedokli. Tas noved pie lepnības idejas, hubris. Varbūt pirmā paudze novērtē sadarbības un vienprātības nozīmi, bet otrās paaudzes bērni tie kļūst iedomīgi, tiem ir lepnība, viņi vēlas baudīt savu varu. Tātad problēma numur 1. Zinātnes pārākums kļūst par reliģiju, ortodoksiju. Tā zinātne vairs nav galvenais inovāciju dzinējs pasaulē, bet galvenais ortodoksijas un apspiešanas dzinējs. Tāpēc pēdējos 20 līdz 30 gadus mēs redzam ļoti maz tehnoloģisku inovāciju. Nesaki man, ka Silikona ieleja ir inovāciju centrs pasaulē. Viņi tikai rada ēdienu piegādes aplikācijas. Ir pagājis ilgs laiks, kopš mēs redzējām masveida inovācijas pasaulē. Ko mēs redzam pēdējos 20 līdz 30 gadus, ir inovāciju izvēršana, popularizēšana, kur amerikāņu tehnoloģijas izplata pa visu pasauli, īpaši Ķīnā, bet mēs neesam redzējuši lielas inovācijas pašā zinātnē. Un trešais - ASV dolāra universalitāte noved pie dolāra drukāšanas vai korupcijas.
Jo Amerika var drukāt tik daudz dolāru, cik vēlas, lai finansētu savu korupciju. Tā arī viņi dara. ASV dolāra vērtība ir samazinājusies. Tas nozīmē, ka nevienlīdzība ir pasliktinājusies, korupcija ir pasliktinājusies, cilvēki ir kļuvuši slinki. Jo, ja tu esi jauns cilvēks, tu domā, neatkarīgi no tā, cik smagi strādāju, es beigās zaudēju, jo boomeriem, vecajai paaudzei, ir taču tik daudz vairāk naudas nekā man. Es nekad nevarēšu viņus panākt, tāpēc es atsakos spēlēt šo spēli. Vai nu es atsakos spēlēt, pametu darbu, dzīvoju minimāli, vai es spēlēju azartspēles. Lūk, es ielikšu $1 000 bitkoinā un cerēšu, ka tas kļūs par 10 miljoniem, vai biržā, vai sporta derībās. Tāpēc Amerikā azartspēles ir kļuvušas ļoti populāras. Tas ir novedis pie šodienas situācijas. Mēs nedrīkstam redzēt šo karu pret Irānu tikai kā viena cilvēka, Donalda Trumpa, vai vienas valsts, Izraēlas lēmumu. Šis karš Irānā notiek, jo mēs esam nonākuši pie unipolārā brīža beigām. Jo Amerikas impērija ir kļuvusi korumpēta, paštaisna, slaida un iedomīga. Ar Amerikas impērijas beigām, ar Pax Americana beigām, mēs pārējām uz jaunu pasauli. Šajā jaunajā pasaulē daži izdzīvos, lielākā daļa nē. Jo tas ir taisnība visā vēsturē, kad impērijas mazinās un pasaules kārtība mainās, kad notiek paradigma maiņas, cilvēki tiek spiesti izdarīt grūtu izvēli, vai nu pielāgoties, vai mirt.